Labdien, šī video virtuve un turpmāko laiku jums būšu Ežana. Šodien pagatavošu garšīgu desertu. Šo receptu atbalsta internetu veikals CCLV visi virtuves piedarami vienā vietā. Tā man vajadzēs olu baltumu, cukurs, ūdens, pūdercukurs un ogas. Tas var būt zemens, meža zemens vai novedens. Protams, var svaigs vai saldēts ņemt. Tā, sākšu ar to, ka katliņā ber cukuru un pievieno nedaudz ūdens. Un vāru sīrupu minūtes 5 uz vidēju uguns. Pa šo laiku saputo olu baltums. Un lēnām pievieno karstu sīrupu un turpinot putot. Un tad pievieno ogas. Ogas var vienkārši sablenderēt vai nu samīcīt. Un iecilā un izmaisi. Pa šo laiku man silst cepeškrāsnes. Šeit man ir paņemtas zemenes. Zemenes var nopirkt veikalā, atsaldēt un sablenderēt. Tagad cepamo trauku ieļu. Tajā liek gatavu masu tādā kaudzītas veidā. Nedaudz izlīdzinu. Un cep sakasē tā cepeškrāsne 170 grādos. Kāds minūtes 13–15. Šāds deserts sanāk ļoti garšīgs, gaisīgs un pēc garšas ļoti atgādina zefiju. Man atliek pateikt paldies par uzmanību, iesakiet šo recepti draugiem, rakstīt, ja mācīšu, vienmēr atbildēšu. Vēlreiz paldies par uzmanību un uz tikšanos! Šo receptu atbalsta interneta veikals CCLV visi virtuves piedarami vienā vietā.